Trumps tikko pārtrauca brīvības projektu pēc tam, kad Irāna atkal sāk uzbrukt ASV sabiedrotajiem Persijas līcī. Šajā trešdienā, 2026. gada 6. maijā, krīze vairs nebija tikai operācija kuģa pavadīšanai Ormuzas šaurumā, bet lika uzdot smagu jautājumu Vašingtonā. Vai ASV jūras spēki spēja atkal atvērt šo ceļu, vispirms nesagraujot revolucionārās gvardes varu? Spēks, kas uztur Teherānas militāro spiedienu uz kuģiem, ostām, gaisa ceļiem un ASV sabiedrotajām valstīm? Trumpa paziņotā pauze tika pamatota ar argumentu, ka sarunas ar Irānu virzās uz priekšu, taču tā tika izsludināta arī pēc uzbrukumiem apvienotajiem Arābu Emirātiem. Ugunsgrēks naftas iegūs zonā, naftas tankuģis, kurus kāruši droni, un jauni ziņojumi par komerciāliem kuģiem, kas cietuši pašā naftas ceļa sirdī, vēl jutīgākā vietā. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāla laikā, ar augstāko žurnālistikas kvalitāti, kāda jebkad redzēta, atbilstoši uzticamības standartiem. Milsons Alves. Projekta brīvība uzdevums bija tiešs – izvest iestrēgušos kuģus no līča un atvērt drošu ceļu caur Hormuza šaurumu. Operācija tika uzsākta, jo Irāna izmantoja šo pārēju kā spiediena instrumentu, draudot neatļautajiem kuģiem, uzbrukot komerckuģiem un radot baiļu gaisoti maršrutā, pa kuru pārvietojās apmēram 5. daļa no pasaules naftas un gāzes tirdzniecības. Saskaņā ar Pentagona teikto, ASV jūras spēki pat nodrošināja kuģošanas ceļu, nogremdēja 6 mazus Irānas kuģus un pārtvēra pārnotās raķetes un dronus. Taču Irānas atbilde parādīja operācijas robežas. Kamēr Vašingtona centās atvērt jūras koridoru, Teherāna pastiprināja spiedienu pret mērķiem, kas saistīti ar ASV sabiedrotajiem. Pagrieziena punkts pienāca, kad apvienotie Arābu Emirāti ziņoja par uzbrukumiem otro dienu pēc kārtas. Emirātu pretgaisa aizsardzība saskārās ar raķetēm un droniem, kas pēc Abu Dabī teiktā nāca no Irānas. Pirmdien ugunsdzēsēji cīnījās ar ugunsgrēku svarīgā naftas zonā Fudžērā pēc dronu uzbrukumu, ko varas iestādes piedēvēja Irānai. Al Jazeera ziņoja, ka šajā uzbrukumā tika ievainoti 3 cilvēki. Tajā pašā dienā Emirāti apsūdzēja Irānu par 2 dronu uzbrukumu tukšajam naftas tankerim Barakah, kas saistīts ar valsts uzņēmumu Adenok, Hormuza šaurumā. Šajā gadījumā par cietušajiem netika ziņots. Jautājums par bojāgājušajiem jāvērtē precīzi. Pēdējos uzbrukumos apvienotajiem Arābu Emirātiem aptaujātie avoti nāves gadījumus neapstiprināja. Fudžēras gadījumā bija 3 ievainotie, un uzbrukumā naftas tankerim Barakah par cietušajiem netika ziņots. Taču kopumā krīzē Hormuza šaurumā Marko Rubio apgalvoja, ka 10 civilie jūrnieki jau ir gājuši bojā konflikta dēļ. Kamēr aptuveni 23,000 cilvēku no 87 valstīm bija iesprostoti kuģos līcī. Šis skaitlis parāda, ka krīze nav tikai militāra. Bolsonaro paziņoja naftas tankuģi Džairam, viens no tiem pret iedzīvotājiem. 2014. gadā valstī naftas tankuģis Barakah, pret kuru uzbrukums. Naftas tankuģis, karš, iedzīvotāji. Viņi ir atkarīgi no maršruta, kas ir kļuvis par slazdu. Trumpa lēmums apturēt projektu brīvība tika pasniegts kā mēģinājums dot iespēju noslēgt galīgo vienošanos ar Irānu. Pēc Reuters teiktā Trumps sacīja, ka ir panākts liels progress ceļā uz plašāku saprašanos. The Guardian ziņoja, ka pauze tika izsludināta uz īsu brīdi, kamēr amerikāņu blokāde Irānas ostām turpināsies. Tas nozīmē, ka Vašingtona pilnībā neatkāpjas. Tā maina jūras eskortēšanas tempu pret spiedienu. Jūras blokāde, diplomātija, sankciju draudi un mēģinājums piespiest Teherānu pieņemt lēmumu. Problēma ir tā, ka Irāna nerīkojas tikai kā valsts, kas ved sarunas. Tā rīkojas kā režīms, kas izmanto bailes kā metodi. Revolucionārā gvarde, kas izvietot Irānas militārās struktūras centrā, pārvērš civilos kuģus, gaisa maršrutus un sabiedroto ostas par stratēģiskas šantāžas instrumentiem. Uzbrukums raidītājiem, kas iedvesmoti no Amerikas Savienotajām valstīm, to skaidri parāda. Kad ASV jūras spēki mēģina atvērt Hormuza šaurumu, Teherāna izdara spiedienu uz apkārtni. Kad Vašingtona runā par vienošanos, režīms izmēģina raķetes, dronus un izsaka draudus. Kad Persijas līča sabiedrotie atbalsta Amerikas Savienotās valstis, viņi kļūst par mērķiem. Tāpēc projekta brīvība pārtraukšana neizbeidz krīzi. Tā tikai maina nākamo soli.
Tagad notiek spiediena cīņa. No vienas puses, Amerikas Savienotās valstis cenšas panākt apstiprinājumu. Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomē tiek izskatīta rezolūcija, kas pieprasa Irānai pārtraukt uzbrukumus kuģiem, atklāt mīnu atrašanās vietas un nodrošināt humāno koridoru. No otras puses, Teherāna cenšas saglabāt priekšstatu, ka tā joprojām kontrolē Hormuza šaurumu. Amerikas Savienoto Valstu priekšlikums, kas izstrādāts kopā ar Persijas līča sabiedrotajiem, var novest pie sankcijām un citiem pasākumiem, ja Irāna neatkāpsies. Marko Rubio šo balsojumu nosauca par pārbaudi Apvienoto Nāciju organizācijas lietderībai. Krīze ir skārusi arī gaisa telpu. Apvienotie Arābu Emirāti ierobežoja lidojumus līdz dažiem apstiprinātiem maršrutiem vismaz līdz 11. maijam un aktivizēja ārkārtas drošības protokolus. Šis lēmums tika pieņemts pēc tam, kad raķetes un droni piespieda lidmašīnas mainīt maršrutus, lidot virs Saūdarābijas un meklēt drošākus ceļus. Irāna šajā situācijā neizdara spiedienu tikai uz kuģiem, bet arī uz gaisa telpu, enerģētikas nozari un reģionālo tirdzniecību. Kad kādai valstī uzbrukumu dēļ ir jāslēdz daļa savas gaisa telpas, vēstījums ir vienkāršs. Konflikts vairs nav tikai jūrā, tas ir sasniedzis civilo infrastruktūru. Amerikas jūras spēki mēģināja veikt aizsardzības operāciju, nevis atklātu karu katrā šauruma jūdzē. Taču revolucionārā gvarda šķiet tieši uz to arī cer, uz šo izsīkumu. Mazie kuģi, droni, raķetes, draudi naftas tankuģiem, publiska noliekšana un spiediens uz sabiedrotajiem veido labi zināmu metodi. Provocēt, pilnībā neuzņemoties atbildību, uzbrukt, neuzņemoties tiešu atbildību un izmantot šaubas kā vairogu. Tāpēc daudzi Vašingtonā uzskata, ka nepietiek tikai ar kuģu pavadīšanu. Ir jāiznīcina Irānas režīma spēja pārvērst katru tirdzniecības ceļu par šantāžas skatuvi. Vēsture palīdz saprast, kāpēc šis skatījums ir ieguvis spēku. 1994. gadā uzbrukums Amijā, ebreju centram Buenosairesā, nogalināja 85 cilvēkus un ievainoja apmēram 300. 2024. gadā Argentīnas tiesa atzina Irānu par atbildīgu par uzbrukumu un paziņoja, ka to izpildīja Hezbollah pēc Irānas norādījuma. Šis gadījums kļuva par simbolu tam, kā Teherāna pēc Argentīnas amatpersonu domām izmantoja bruņotu grupējumu ārpus tuvajiem austrumiem, lai uzbruktu civiliedzīvotājiem citā pasaules reģionā. Šai atmiņai tagad ir liela nozīme, jo loģika ir līdzīga. Režīms noliedz, deleģē atbildību, izdara spiedienu un cer, ka pasaule katru gadījumu uztvers kā atsevišķu fetaktu. Vēl viens piemērs nāca no Saūdarābijas. 1996. gadā uzbrukums Kobaras torņiem nogalināja 19 amerikāņu karavīrus un ievainoja simtiem cilvēku. FIB ziņoja, ka terorisma apsūdzības tika izvirzītas pret Irānas atbalstītās Saūdarābijas Hezbollah locekļiem. Savukārt ASV Tieslietu departaments sīkāk paskaidroja, ka uzbrukumā tika nogalināti 19 amerikāņu aviatori un ievainoti 372 amerikāņi. Šis fons ir svarīgs, jo tas parāda, ka konflikts ar Teherānu nekad nav bijis ierobežots tikai ar Irānas robežām. Kad režīms jūtas spiests, atbilde var parādīties bāzēs, ostās, kuģos, vēstniecībās, rafinērijās vai pie reģionālajiem sabiedrotajiem. Arī citas valstis jau ir piedzīvojušas tādu pašu netiešā spiediena modeli. 2019. gadā Saudija Aramco iekārtas ap Kaikā un Kureišā tika skartas, uz laiku apturot milzīgu daļu Saūdarābijas ražošanas. Savienotās valstis, Saūdarābija un Eiropas lielvalstis vainoja Irānu, kamēr Teherāna noliedza savu iesaisti. Tajā pašā gadā uzbrukums naftas tankuģiem Omānas līcī Vašingtona arī piedēvēja Irānai. Metode atkārtojas. Uzbrukt enerģētikai, tirdzniecībai un kuģošanai, lai paaugstinātu politiskās izmaksas pretiniekiem. Tagad, kad apvienotie Arābu Emirāti ir apdraudēti un Hormuza šaurums ir bloķēts, tāpat loģika atgriežas ar jaunu spēku. Atšķirība ir tāda, ka šoreiz Trumps tieši iesaistīja ASV jūras spēkus krīzes centrā. Projekts Brīvība tika izveidots, lai parādītu, ka Amerikas Savienotās valstis nepieļaus, ka Irāna pārvērš Hormuza šaurumu par revolucionārās gvardas militāro īpašumu. Taču šī pauze atklāja, ka Vašingtona apzinās, pavadīt kuģus neatrisinot draudu avotu var pārvērsties par bezgalīgu operāciju. Katrs šodien aizsargātais kuģis rīt var kļūt par nākamā uzbrukuma mērķi. Katrs atvērtais koridors var tikt atkal slēgts, ja Teherāna saglabās iebiedēšanas līdzekļus. Tieši šeit Emirātu gadījums kļūst īpaši nozīmīgs.
Abu Dabi ir strateģiskais sabiedrotais Amerikas Savienotajām valstīm. Tam ir vitāli svarīga enerģētikas infrastruktūra. Tas ir svarīgu tirdzniecības maršrutu mezgls un ir Irānas spiediena priekšējā līnijā. Kad Emirāti tiek pakļauti raķešu un dronu uzbrukumiem, vēstījums nav tikai šai valstī. Tas ir adresēts visiem Persijas līča sabiedrotajiem. Jebkura valdība, kas palīdz Vašingtonai, var par to samaksāt cenu. Tā ir reģionālā terora loģika. Tā nav parasta jūras kauja. Tā ir mēģinājums iebiedēt sabiedrotos, apturēt tirdzniecību un radīt pasaulē ekonomiskus zaudējumus. Vienlaikus Trumps cenšas parādīt, ka joprojām kontrolē krīzes gaitu. Apturot brīvības projektu, viņš izvairās no tā, ka katra valsts, katrs jauns uzbrukums kļūst par tūlītēju pienākumu paplašināt militāro klātbūtni. Taču saglabājot Irānas ostu blokādi, viņš turpina izdarīt spiedienu uz Teherānu. Vēstījums ir divējāds. Pastāv iespēja vienoties. Taču nav iespējas Irānai turpināt slēgt Hormuzu, uzbrukt kuģiem un draudēt sabiedrotajiem. Tā it kā reģions būtu revolucionārās gvardes ķīlnieks. Risks ir tāds, ka režīms šo pauzi var uztvert kā vājumu. Ja Teherāna sapratīs, ka katrs uzbrukums rada prasības Vašingtonā, revolucionārā gvarde varētu dubultot savas likmes. Ja viņi sapratīs, ka pauze ir tikai īsts sloks pirms stingrākām sankcijām, diplomātiskas izolācijas un jaunas jūras drošības arhitektūras, ko vada Amerikas Savienotās valstis, aprēķins mainās. Tāpēc nākamās dienas ir izšķirošas. Balsojums apvienoto nāciju organizācijā, Emirātu atbilde, Ķīnas un Krievijas nostāja un Trumpa reakcija noteiks, vai Hormuzs atkal varēs uzelpot, vai arī Persijas līcis ieies jaunā konfrontācijas fāzē. Galvenais fakts ir vienkāršs. Irāna uzbruka reģionālajai drošībai brīdī, kad Savienotās valstis mēģināja atvērt jūras ceļu. Trumps apturēja brīvības projektu, lai sāktu sarunas, taču krīze parādīja, ka kuģi, sabiedrotie un enerģijas piegādes maršruti joprojām ir ievainojami, kamēr revolucionārā gvarde saglabā spēju pārveidot valsti. Estreito de Hormuz em arma política. Galu galā jautājums nav tikai par kuģi izvešanu no līča. Tas ir novērst, lai Irānas režīms turpina izmantot bailes kā robežu, tirdzniecību kā ķiķīlnieku un mieru kā šantāžas līdzekli. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās atstāj komentāru, lai tu vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.